ir rudens, tāds kā rudens. Tuvojas mābons, apjomības. Interesanti, kā mābons un apjomības šoreiz sakrīt vienā laikā un nav nobīdes kalendārajos datumos. Tā. Tā mēs toreiz gājām, bija ledus un sniegs uz tās laipas. Jā, skumji jau lapiņas nobirušas. Laiks sāk lēnām tā kā palēlināties. Daba iet uz otru pusi. Tas ir gulēt, atpūsties, bet tas vēl notiks lēni, ne tik ātri. Tā kā neskumstam, vēl vasariņa nav beigusies, un tāds riktīgs rudenītis vēl nav sācies. Bet skumjums sajūta jau ir, tāds sajūtas kā svētkos, protams, ka nebūs, jo tomēr, kad atkal kārtējā stihija ūdens iet gulēt, gaiss jau aizgāja, tagad iet ūdens. Un ūdens ir plūsma, plūdums, un tāpēc laiks tā kā palēlinās, kā jau es pirmie teicu. Kur mans sunīts ir? Tā mēs te bijām ziemā, te bija sasnīdzis, bija tumšs. Uz ziemas augļiežiem mēs te bijām. Jā, mēs taisījām rituālu spēkam, veiksmei. Protams, ka mēs neprasījām to, nelūdzām šīs vietas spēkiem tāpat vien, ne par ko, dodiet man veiksmi, dodiet man to. Nevēl tas runāja par laika cikliem un stihijām. Ja ir laika cikli, tie attiec ne tikai uz dabu, bet arī uz pašu cilvēku enerģētisko lauku un informatīvo lauku. Īsāk sakot, tas ir tas, ko parasti cilvēks neredz. Bet, ja cilvēkam ir vaļā trešā acs, tad viņš to redz un jūt un dzird. Ausis ir, mute ir, sirds ir atvērta. Un tad jau viss var notikt. Un tā, un tad bija ātri tumšie vakari, palika tumšs, nevarējām atrast ceļu atpakaļ līdz stāvvietai, bet par cik šī ir mana dzimtā vieta, jo Dobalējas piedzimu. Lūk, šie spēcīgie spēki bija blakus manai mamītei, kad es dzimu, jo mazliet bēdīgi pastāstīšu, kad es mamītei dzimu, es nebiju plānota. Man mamīte gaidīja, lai viņai būtu dēls, bet piedzima meita. Un tā bija sanācis, ka viņa ar mani tēti nevarēja sadzīvot. Bet ne tas stāsts būs šodien. Bet tas, ka šies te spēki, kas šeit atrodas, palīdzēja mamītei manai, lai tāds kā nenotiek prāta aptumsums, kā atteikties no bērniņa piedzimstot. Tikai tāpēc, ka nesaskatīja dzīves jēgu, laulība sabrūk. Un ko darīt, ja nav piedzimis dēls, jo tie bija tādi laiki, padomu laiki, saucamie SSSR, kad, krietnā ģimenē vispirms jāpiedzimst ir dēlam. Un tāda bija sociuma ietekme uz tādu ģimenes modeli, ka tas ir ideāls ģimenes modelis, vispirms ir dēls un tad ir meita.
nedodies, ja būs kaut kā savādāk. Tā. Lūk, pateicoši spēkiem, elfiem, kur tad, bez elfiem, arī šeit dzīvo elfi. Zem zemes dzīvo tumšie elfi, jo mātei zemei visi bērni ir mīļi, gan gaišie, gan tumšie, jo, kā jau es stāstīju pa gada cikliem, ka mēs ievērojam, kā daba mostas un iet gulēt, bet neievērojam, kā mēs paši pamostamies un vai pamostamies. Un arī tā kā ejam gulēt, ja? Bet tas neizpaužās kā ziemasmiegs, bet tas izpaužās kā, ir ziema, ir depresija, ir, kam jādzer alkohols, tas dzer alkoholu, nodzerās, lēšās pa vakariem mājās, ja? Nesaprastami, ka tumšie vakari nav domāti priekš tam, bet, lai tajā saskatītu cits labums, jo tumsā ir daudz zināšanas un daudz kas tāds, ko pat iedomāties nevar, jo mēs to neredzam, tātad mēs nezinām. Un nezināmo mēs gribam izzināt. Tas ir tā kā grāmata. Tālākā tumšākā plauktā stāvēs grāmata, gribēsies to grāmatu atvērt un izlasīt. Ar lielu interesi, kas tad tur ir. Ar tās grāmatas, kas ir izlasīts, jā, tās ir labas zināšanas, tās paceļās augstākajās vibrācijās un tā veidojas, manuprāt, gaišās vibrācijas. Tā kā nav tā ir tikai slikts vai labs. Jā, ir, protams, tīri sliktais, bet ja to izvēlās cilvēks, tad viņš pats to izvēlās, un tā ir viņa paša un vienīga vēlēšanās to pašam pieņemt, apzināti. Un to nevar pateikt, ka ļaunie spēki viņā ienākuši, un ar viņu dara, ko grib. Viņš pats viņu sevi ielaida. Bet ja viņš ielaiž tādu tums, no kuras viņš redz un uzzina no tumšiem spēkiem zināšanas, kuras nav zinājis, tā ir izaugsme. Un tāpēc tumšajos vakaros iesaku jums mācīties, lasiet, izziniet sevi, gribiet izziniet arī citus, tas nav aizliegts nevienam, nenodariet ar to, protams, pāri kādam. Pētiet, skatieties un nekrītiet depresijā, nelieniet pudelēs, cigaretēs. Tas ir tā īsi runājot par apjomībām, par mābonu, jo lauka cilvēks, protams, to pirmām kārtām uzskata par klēti, lai pilna klēts labībiņas. Bet mums taču galvā nav labībiņa, tāpēc mūsu glabāto arī ar ko ir pieglabāta sakrāt. Tad, kad gads ir sācies, cikls ir sācies, ko mēs sākām, ko mēs vēlējamies izdarīt, izzināt, ko mēs savā dzīvē gribējām sasniegt, ko mēs gribējām mainīt. Mainoties paši, mēs mainīsim tikai savu vīdi apkārt. Tā vismaz man bija. Un te es esmu priecīga padalīties un pateikt, ka man tas ir sanācis, jo tuvojoties mābonām, apjomībām, mana mentālā un informatīvā klēts ir pilna, es nevaru teikt ar lauku labumiem, bet ar idejām, ar radošumu, ko man darīt tālāk, kā man darīt un kas man kā būs. Reku, ozola tie tur, redzi? Tas ir ozols. Tas ir ozols. Ir, jā. Jā, jā. Tas šķir. Jā. Un tu malacis, ka pamanīji. Ko te ir smuks tāds, jā. Ar šiem ķērpiem var sazināties ar senču gariem.